Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļas. Bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks. Tam bija bājas pārvaldnieks, par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Un tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja: ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī: ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšanu. Rakt es nespēju, un diedelēt es kaunos. Es zinu, ko es darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un attaicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam: cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļļas. Bet viņš teica: še ņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja: bet tu, cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica: še, ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, daraiet sev draugus ar netaisnām mamona līdzekļiem, lai tad, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam. Mēs Tevi lūdzam, nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Jēzus runā līdzībās par lietām, kuras dažkārt ir citādi grūti saprast. Un runājot par baznīcu, runājot par kristiešiem, runājot par dažādiem amatiem, kalpošanām, sekojot Kristum, Jēzus izvēlas runāt līdzībā, kuru jūs šodien dzirdējat, līdzība par bagātu cilvēku, kuram ir pārvaldnieks. Vispār mēs jau zinām, ka ar bagātiem cilvēkiem tā ir. Kas bagātiem cilvēkiem parasti ir? Tas, kas nav mums parastiem cilvēkiem. Bagātiem cilvēkiem parasti ir mantas un īpašumi daudz un dažādās vietās. Bet cilvēks, kā zināms, nevar atrasties vienlaicīgi vairākās vietās. Un tādēļ bagāti cilvēki, kuriem ir daudz dažādi nekustami un kustami īpašumi, atrodas vienā, otrā, trešā vietā, viņiem patīk ceļot, pārvietoties un attiecībā uz saviem īpašumiem, kur viņi fiziski nevar būt klāt, parasti kārtība ir ģeniāli vienkārši. Ieceļ pārvaldnieku. Pārvaldnieks tas ir cilvēks, kurš rīkojas ar uzņēmumu, rīkojas ar īpašumu, kustamu vai nekustamu mantu, īpašnieka pilnvarā, vārdā, uzdevumā, faktiski varētu pat teikt, ka kā cilvēks no malas skatoties uz to, kā šeftē pārvaldnieks, varētu domāt, ka tas viss arī pieder viņam. Lūk, un Jēzus stāstot par kalpošanu baznīcā, par dažādām kalpošanām, viņš ņem šo piemēru par pārvaldnieku un stāsta līdzību par netaisnu pārvaldnieku. Ja precīzāk būtu sacīt, pārvaldnieku, par kuru kādi saka,
ka viņš esot netaisns un izšķērdējot īpašnieka mantu. Saimnieks pasauc pie sevis pārvaldnieku un liek viņam atskaitīties vai dot tādu norēķinu, gala norēķinu par savu pārvaldīšanu, jau iepriekš pasakot, ka viņš turpmāk vairs nevarēs pārvaldīt. Tad mēs zinām, kas notiek tālāk. Pārvaldnieks uzaicina parādniekus, parādniekiem samazina procentus, rezultātā visi ir apmierināti. Apmierināti tik ļoti lielā mērā, ka tas pats īpašnieks, kurš tikko sacīja pārvaldniekam, kuru kāds bija nosaucis par netaisnu, dod norēķinu, tu ilgāk vairs nevari būt par pārvaldnieku. Šis pats kungs uzslavēja, jeb uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis. Tas nozīmē, kā mēs varam spriest no šī teksta, tātad kaut kas tapa skaidrs īpašniekam, viņš kaut ko ieraudzīja, vai viņš mainīja savas domas tādā mērā, ka viņš pārvaldnieku paturēja un neatlaida, par to līdzība klusē. Mēs nezinām, vai pārvaldnieks tiešām tika atstādināts no pārvaldnieka amata. Bet tas, kā kungs, kurš tikko sacīja, dod norēķinu, tu ilgāk nevari palikt, un tāda bija viņa saruna un tik skarba, pēc tam uzslavēja un sacīja, ka viņš ir gudri darījis, nez vai šis kungs būtu uzslavējis un sacījis pār savam pārvaldniekam, ka viņš ir gudri darījis, ja viņš būtu darījis kaut ko tādu, kas pašam kungam nepatīk. Tātad, acīm redzot, pārvaldnieka tādu steidzamo darbību pirms atlaišanas vai gaidāmās vai draudošās atlaišanas ir pozitīvi novērtējuši nevien tie kunga parādnieki, kuriem pārvaldnieks samazināja atdodamās mantas procentus, bet acīm redzami apmierināts un gandarīts par pārvaldnieka darbību šajā kritiskajā situācijā bija arī pats kungs. Kas tad ir šie pārvaldnieki vai kas ir šajā līdzībā minētais pārvaldnieks? Ja mēs mēģinām tagad uzdot jautājumu, uz ko? Skaidrs, ka tā līdzība runā par baznīcu, par kristiešiem, par Kristus sekotājiem, un ja mēs mēģinām tagad saprast un noskaidrot, uz ko ir attiecināma šī līdzība. Apustulis Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 4. nodaļā 1. pantā raksta tā: tā, lai ik viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dievs noslēpumu namturiem. Namturis ir pārvaldnieks. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Bet tā man maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kādu cilvēku ties. Es neesmu arī pats tiesnesis sev. Bet es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. No apustuļa Pāvila sacītā mēs saprotam, ka kristīgās baznīcas kontekstā pilnīgi noteikti par pārvaldniekiem varēja saukt un var saukt Kristus apustuļus, tādus kā Pāvils, Pēters un visi pārējie. Jo 1. vēstulē korintiešiem apustulis Pāvils runā par tām pilnvarām, kas viņam ir dotas no Kristus, un arī runā par tām apsūdzībām un kaut kādiem iebildumiem, kurus pret Pāvilu ceļ kādi no draudzes cilvēkiem, un viņš saka, tā, lai ik viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem, Dieva noslēpumu namturiem. Faktiski Pāvils saka tā, mēs turam namu, kas pieder Kristum. Un mūsu atbildība un mūsu atskaite ir viņam. Un faktiski Pāvils pārējos kristiešus mudina lūkoties uz apustuļiem,
Un kā mēs vēlāk varēsim redzēt ne tikai uz apustuļiem, kā uz tādiem, kuriem ir dotas pilnvaras no Kristus, par kuru lietošanu viņi atskaitīsies arī Kristum. Mēs uzzinām no apustuļa Pāvila arī to, kāda ir namtura jeb nama pārvaldnieka galvenā kvalitāte vai īpašība, ko no viņa sagaida īpašnieks. Uzticami. No namturiem galveno kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Skaidrs, ka nevar iecelt par savas mantas pārvaldnieku cilvēku, kuram viss līp pie nagiem, vai cilvēku, uz kuru nevar paļauties. Tādēļ apustulis Pāvils saka, ka namtura īpašā kvalitāte ir uzticamība. Skaidrs, ka ja mēs tā pārnesam to visu uz tādu praktisko dzīvi, skaidrs, ka jebkura cilvēka darbība, kurš pārvalda savu vai kādu citu mantu, un šī viņa pārvaldīšana saskarās ar kādu citu cilvēku interesēm un vajadzībām darbību, skaidrs, ka ne visiem patīk tas, ko un kā pārvaldnieks dara. Bet pārvaldnieks neatskaitās tam, kuram kaut kas nepatīk, bet pārvaldnieks atskaitās tam, kurš viņam ir uzticējis pārvaldīšanas pilnvaras. Tātad Pāvils, runājot par savu atskaitīšanos, viņš saka, viņš atskaitīsies Dievam, un ir interesanti, ka Pāvils saka, es pat neesmu pats tiesnesis. Tas nozīmē, ka es pat nevaru pats līdz galam izvērtēt, vai mana darbība ir pareiza. Mans tiesnesis, mūsu tiesnesis ir tas kungs. Vēlāk mēs zinām, ko darīja apustuļi. Apustuļi caur roku uzlikšanu deva pilnvaras bīskapiem un presbiteriem. Bīskapi un presbiteri tie ir kalpošanas amati draudzē, kas mūsdienās ir pielīdzināmi draudzes mācītājam vai bīskapam vai prāvestam. Un dažādās svēto rakstu vietās šīs funkcijas pārklājas. Apustuļiem no Kristus tika uzticēts vadīt un veidot Kristus baznīcu. Apustuļi šīs pilnvaras nodeva presbiteriem un bīskapiem. Un tādā nozīmē vēstulē Titam šis pats apustulis Pāvils, viņš raksta tā, jo bīskapam jābūt nevainojamam kā Dieva namturim, ne iedomīgam, ne dusmīgam, ne dzērājam, ne kauslim, ne ierāvējam, bet viesmīlīgam, laba mīļotājam, prātīgam, taisnam, svētīgam, savaldīgam. To apustulis Pāvils raksta par bīskapiem un presbiteriem. Un tādā ziņā mēs varam teikt, ka pilnvaras, kuras Kristus deva apustuļiem, un atcerieties, ka arī Pēterim viņš sacīja, gani manas āvis. Tad, kad pēc augšām celšanās Kristus parādījās saviem mācekļiem, viņš dves svēto garu un deva pilnvaras pārvaldīt to jomu, kur absolūti attiecas uz Dievu. Kam jūs grēkus piedos, tiem tie būs piedot, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Un faktiski mēs varam teikt tā, ka apustuļi Kristus vārdā varēja kādam piedot grēkus vai arī paturēt. Atcerieties, tur bija kāds burvis, kurš nāca un prasīja, lai viņam dodot svēto garu un visu to. Un apustuļi, kuri pārvaldīja svētā gara arī pilnvaras un kalpošanas, viņi viņam nedeva viņas. Tāpēc, ka viņš nebija atgriezies no savas burvestības. Tā mēs redzam to, kā apustuļi savas pilnvaras nevien saņēma kā tādu teoriju, bet arī lietoja. Par pārvaldniekiem kaut kādā mērā var uzskatīt visus kristiešus, jo Dieva vārds saka, ka gara auglis, mēs taču visi esam saņēmuši svēto garu, gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.
Un apustulis Pēteris 1. Pētera vēstules 4. nodaļas 10. pantā, runājot par katra kristīga cilvēka namturību, viņš norāda, kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Namturis tātad atgādina ir šis pārvaldnieks. Un tas nozīmē, ka tas nams ir Kristus baznīca. Tā nama galva ir pats Dievs. Viņš dod savas pilnvaras visiem saviem kalpiem, dažādos amatos un dažādās kalpošanās, līdz pat vienkārši katram draudzes loceklim un kristietim, kuram ir uzticēta jau kāda kalpošana. Jo svētais gars, kurš ir izliets pār visu miesu, pār visu draudzi, pār visiem Kristus vārdā kristītajiem, viņam piederīgajiem, šis svētais gars izpaužās dažādās kalpošanas dāvanās. Viena kalpošanas dāvana ir mācītājiem, bīskapiem, tiem, kuri stāv draudzes priekšgalā. Cita kalpošanas dāvana ir pērminderiem, svētdienas skolas skolotājiem, lektoriem un pārējiem. Bet svarīgākais ir, ka Dievs, būdams bagāts žēlastībā, un atcerēsimies, evaņģēlijā ir rakstīts, ka bija kāds bagāts cilvēks. Tātad šis kungs ir bagāts. Un mēs varam teikt, mūsu Dievs arī ir bagāts ar žēlastības dāvanām, svētībām un svētā gara darbībām un svētā gara augļiem, kuri var parādīties pie mums. Tādēļ mūsu bagātais debesu Tēvs katram no jums, katram no mums ir iedevis kādu dāvanu, kādu kalpošanu, kuru mēs varam nest un ar kuru mēs varam nest augļus. Un par to apustulis Pēteris saka, turiet, kalpojiet, kā Dieva žēlastības namturi. Katram no mums ir uzticēta kaut kāda kalpošana, kaut kāda daļa no Kristus nama, no Kristus draudzes, no kādas kalpošanas. Un faktiski tas pamudinājums, ko Dieva vārds saka, turiet. Vai šī kalpošana ir liela, piemēram, kā mūsu arhibīskapam, vai šī kalpošana ir maza, varbūt kā kādam cilvēkam, kurš vienkārši, atnāk un veic kādus šķietami nelielus un nenozīmīgus kalpošanas darbus, no tādiem globāliem mērogiem skatoties, bet Dieva priekšā ļoti svarīga īpašība un ļoti svarīga kvalitāte, ko viņš grib redzēt gan arhibīskapā, gan bīskapos, gan mācītājos, gan pērminderos, gan lektoros, gan svētdienas skolas skolotājos, gan sadraudzības galda klājējos, gan dievnama uzkopējos, gan vienkārši cilvēkos, kuri mazliet pieliek savu roku pie kalpošanas Dieva draudzē un Dieva namā, redzēt, lai mēs katrs savā vietā un savā veidā kalpojam kā labi dažādi Dieva žēlastības pārvaldnieki jeb namturi. Mēs redzam, ko darīja netaisnais nama pārvaldnieks, kad viņš sajūt, ka ziepes būs. Un ziniet, manuprāt, tas tik ļoti labi attēlo katru no mums. Krieviem ir absolūti fantastisks teiciens, pa kā gromņi grjaņiet, mužik ne перекрестится. Kamēr pērkons vai zibens nebūs neiespērs, tikmēr vīrs nepārkristīsies. Ko tas nozīmē? Mūsu kalpošana, mūsu nodošanās Dievam, mūsu kaut kāda uzņemšanās bieži vien ir saistīta ar to, ka mēs piedzīvojam kādu satricinājumu. Mēs piedzīvojam kaut kādu satricinošu pamudinājumu. Taču dari beidzot kaut ko, beidzot kalpo. Un tā bieži vien mēs ieraugam, ka tie, kuri ir kalpotāji draudzē, kur veic dažādas kalpošanas, veic dažādas pienākumus, viņi to dara tad, kad
ir tāda sajūta, dod norēķinu par savu namturību. Tad, kad ir tā sajūta, kad, ziniet, kaut kas dzīvē ir sarežģījumi. Veselība pasliktinās, kaut kādas problēmas parādās. Bieži vien tādās tieši kritiskās situācijās mēs sākam uzdot jautājumu, kāpēc, varbūt es kaut ko nedaru tā, kā vajag. Varbūt man vajadzētu kalpot Dievam, varbūt man vajadzētu nodoties vairāk kalpošanai Dievam. Un tādos brīžos tā saucamie nominālie kristieši, kuri ir kristīti, iesvētīti, pie draudzes piederīgi, atmostās un saka, beidzot kaut kas ir jāsāk darīt, beidzot ir jākalpo, es arī tagad kaut ko darīšu un kalpošu. Es neteiktu, ka tā ir pati labākā motivācija kalpošanai, tad, kad tev satricina un saka, būs slikti. Nē, tā nav labākā. Labākā ir tad, kad tu esi Kristus aicināts, apzinies un ieraugi savas kalpošanas dāvanas, Dievs tev tās ir atklājis un tu centies tās nest un pildīt. Bet, ja gadījumā mēs kaut kādā brīdī iegrimstam tādā pašapmierinātībā, vai mūsu dzīve, laicīgā dzīve mūs kristītos, iesvētītos, baznīcā laulātos un pie baznīcas piederīgos lēnām attālina no draudzes. Ziniet, tas notiek vienkārši. Vispirms retāk nāk uz baznīcu, tad retāk apmeklē dievkalpojumus, un pēc tam jau vispār no kristīgās dzīves attālinās. Tas notiek ļoti tā nemanāmi. Un dažkārt cilvēki sāk, es vairāk nedarīšu, vai es vairāk neapmeklēšu dievkalpojumus tik bieži, jo man ir ļoti daudz laicīgo rūpju. Viss sāk šķietami ar tādu motivāciju, ka man ir kaut kādas savas lietas jāpadara. Un tad lēnām cilvēks atjēdz, es esmu attālinājies no Dieva, attālinājies no kalpošanas. Tad, kad namturim kungs sacīja, es tev atņemšu pārvaldīšanu, viņš konstatēja, bez kunga es neesmu nekas. Dažkārt, kad cilvēks saprot, ka viņš ir attālinājies par tālu no Dieva, viņš saprot, man ar Dievu bija labi. Man bija labi, bet es esmu attālinājies. Ja es pazaudēšu šo Dievu tūmu pilnīgi, ar mani būs slikti. Tā saucamais netaisnais pārvaldnieks, viņš sāka mainīt savu attieksmi un attiecības ar kunga parādniekiem. Viņš sāka ar viņiem meklēt norēķināšanās ceļu, izlīgšanas ceļu. Un pamaniet, ko šis pārvaldnieks darīja. Viņš atlaida procentus. Viņš neapzaga, viņš neapkrāpa kungu, viņš vienkārši neprasīja atdot tik daudz, cik bija nepieciešams saskaņā ar procentiem. Viņš atlaida procentus no aizņēmuma. Un ziniet, tas tik fantastiski attēlo to, ko Dieva vārds saka mūsu Tēvs lūgšanā. Mūsu Tēvs lūgšanā tur ir tādi fantastiski vārdi. Piedod mums mūsu parādus. Zinat, kā tālāk ir. Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tātad kunga parādi un mūsu savstarpējie parādi, izlīgšana ar Dievu un izlīgšana savstarpēji vienam ar otru, tas ir must have. Tas ir kaut kas tāds, kam ir jānotiek mūsu vidū un mūsu starpā. Tad, kad pārvaldniekam teica vai sacīja, tu tur kaut ko ne tā šeftē ar kunga lietām, viņš sacīja, nē, man vajag uzlabot manas attiecības ar tiem, kas ir mana kunga parādnieki. Un tā ir tāda ļoti laba, veselīga doma. Ja es gribu būt tuvāk Dievam, ja es gribu, lai Dievs piedod manus grēkus, man ir jāuzdod cits jautājums. Bet kā ir ar mani un citiem cilvēkiem? Manu ģimeni, radiniekiem, draugiem. Kā ar viņiem? Varbūt man vajag, pirms es gribu saņemt no Dieva kādu palīdzību, kādu stiprinājumu, grūtā dzīves brīdī paskatīties, bet kā es veidoju
savas attiecības citiem cilvēkiem. Vai es esmu izlīdis, vai es esmu lūdzis un sniedzis piedošanu, vai es esmu atlaidis citu cilvēku grēkus un parādus, pirms es gribu, lai Dievs atlaiž manējos. Dievs ir žēlīgs. Un Dievs mums dod žēlastības laiku. Un ir interesanti, ka Kristus draudze un Kristus baznīca ir iedota mums nepilnīgiem, grēcīgiem cilvēkiem pārvaldīšanā. Un mūsu dzīve katram arī ir uzticēta mūsu pārvaldīšanā. Un mēs tagad tā skatāmies un domājam, kā tad es šo dzīvi varētu nodzīvot tā, lai tā būtu Dievam patīkama. Un arī ar apustuli Pēteri un pārējiem apustuļiem Jēzus kādā brīdī runā par namu pārvaldīšanu. Bet viņš runā mazliet citādākā kontekstā. Nevis par namu pārvaldīšanu tā, ka tur ir palicis nama pārvaldnieks, viņš tur visu lietas dara, bet nama pārvaldīšana īslaicīgi. Kungs ir izgājis, tev tagad jātur lampiņas iedegtas, durvis atvērtas, ēdiens sasildīts un kādam pie durvīm jādežūrē. Lai gurni ir apjosti, lai jūsu lāpas deg, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ varētu atvērt durvis. Kad tas nāks un klauvēs, svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es saku, viņš apsēdis priekšautos, apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Mēs dažreiz arī bērnus atstājam par savas mājas pārvaldniekiem, vai ne? Mēs aizceļojam, mēs sakam tā, jūsu pārvaldībā jūsu guļamistabas, viesistaba kopējā, virtuve, ēdiens. Un ir uzstādījums. Sagaidiet atpakaļ ar tīru, sakārtotu virtuvi, viesistabu un, protams, guļamistabām. Un mēs zinām, mēs vecāki, kuriem ir bērni, kuriem mēs esam uzticējuši pārvaldīt kādu laiku, dažas dienas, virtuvi, māju. Mēs sakam, atnākšu atpakaļ, viss būs labi, būs balva. Un ja gadās tā, ka vecāki atgriežas ātrāk un tur ir ne tā, kā vajag, tad bērni dabū brāzienu. Jo nav piepildītas tās saimnieka vai šai gadījumā tēva un mātes ilgas pēc tā, kā viņš gribētu redzēt, lai bērni rīkojas viņa prombūtnē. Savā ziņā mēs varētu teikt tā, Kristus ir debesīs, jā, mēs piedzīvojam viņa klātbūtni šeit 2 vai 3 sadraudzībā, vārdā un sakramentos mēs piedzīvojam, bet mums ir uzticēts dzīvot, pārvaldīt lietas un beigās kungs sacīs, kā tad tu esi pārvaldījis. Un tas, ko Kristus grib redzēt pie mums, lai viņa prombūtnē vai tajā brīdī, kad mēs neredzam viņa tieši klātbūtni, mēs rīkojamies tieši tāpat, it kā mēs redzētu, ka viņš uz mums skatās. Un es domāju, ka mums kristīgiem cilvēkiem tas nav grūti iztēloties. Iztēloties situāciju, ka Dievs taču visu redz. Dievs taču redz katru manu darbu, dzird katru manu vārdu, vēl vairāk Dievs redz manus nodomus. Un man ir svarīgi, lai es visu to, ko Dievs man ir devis pārvaldīt, uzturu tādā kārtībā, kā Dievs gribētu manu dzīvi redzēt, manas kalpošanas, manu darbošanos redzēt, un tad es zinu, ka kungs mani atalgos. Mēs zinām, ka katram no mums būs brīdis, kad mēs nonāksim pie tās gala norēķina dienas un stundas. Jā, šī pasaule norēķināsies savā kopumā tad, kad Kristus nāks otrais. Tad, kad būs pastarā tiesa un pasaules gals, tad visi, kuri ir darbojušies, tad stāsies Dieva priekšā un atskaitīsies par vārdiem un darbiem. Bet es domāju, ka mums katram nebūs ne tik ilgi jāgaida līdz pasaules galam vai Kristus otrai atnākšanai.
Cilvēka mūžs ir 70, ja kāds stiprs 80, bet vispār maksimums 120. Tas nozīmē, ka šajā termiņā mums vajadzētu iekļauties ar pārvaldnieku darbiem, ar to, kā mēs pārvaldām savu dzīvi, savus darbus, kā mēs pārvaldām savu ģimeni, kā mēs pārvaldām visus tos aktīvus, ko Dievs mums ir uzticējis, un kā mēs pārvaldām tās spējas un dāvanas, ko Svētais Gars mums ir devis, lai kalpotu Kristus draudzē un Kristus baznīcā. Mēs neesam neviens otru, ne arī paši sev tiesneši. Mūsu tiesnesis ir tas Kungs. Un mums ir jārūpējas par to, lai mūsu kalpošana, lai mūsu pārvaldīšana, lai cik liela vai maza tā būtu, lai tā būtu pēc Dieva prāta. Jo no viņa mēs gaidām un mēs saņemsim vai nu uzslavu un atalgojumu, vai āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visvaldītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.